cik maz ir laiks pagājuši kopš brīža, kad jaunieši nevarēja dabūt mājās, sasaukt vakaros no pagalmiem, līdz brīdim, kad tā ir valsts mēroga problēma, risināt, kā viņus dabūt ārā. Būvējam tādus mazliet nestandarta sporta laukumus, tādus kā snowparki, veikparki, veloparki un citi aktīvās atpūtas parki. Pētot statistikas, mēs secinām, ka pat 80% cilvēki ir mazkustīgi. Tad bērniem šis vēl izteiktāks īpatsvars, un viņi ir tie, kas tieši spiež pilsētu realizēt šādus projektus. Viņi iet, raksta e-pastus, uzrunāja to pašvaldību, un tas strādā. Un mēs iedarbojamies ar viņiem, un viens pēc otra šie laukumi tiek atvērti. Viens ir pavisam skaidrs, tas bērns nepiespiedīsi doties ārā un sportot, jo kāds saka, tām aktivitātēm, kas ir ārā un tiek nodrošināts, ir jābūt daudz pievilcīgākām nekā internets, planšets un telefoni. Atskatoties pagātnē, pat netik senā, tajā laikā šādas infrastruktūras praktiski nebija. Vai supermaz. Tātad tas, kur mēs diezgan ātri nospraudām to savu virzienu, ir viņus radīt, būt tiem būvniekiem, kas viņu rada. Viss mums sākās kā hobijs, kuru profesionāli pakāpeniski attīstījām, un tas sakrit ar to momentu, kad šie alternatīvie sporta veidi kļūst populāri pasaulē. Tad sanāca, ka mums ir zināma ekspertīze viņos, ko mēs cenšamies likt lietā, lai dot kaut kādu labumu no mums sabiedrībai. Dekādi tālāk mēs esam bijuši Olimpiskajās spēlēs, kur būvējām olimpisko snowboardu trasi. Tas bija tāds sirreāls moments starp atmiņām, kur mēs sākām tikko Žagarkalnā pirmos darbus. Un tad pēkšņi mēs esam pasaules elitē, kur ir staigā riņķī visi pro raideri, kā filmās, nacionālas izlases, un viss tas events tiešām notiek. Katru dienu, varētu teikt, kā izaicinājumiem un arī tāda iedvesmojuša lietu pilni, jo katru dienu tiek plānoti, apskatīti, projektēti daudz parki dažādās valstīs. Ir bijuši arī dažādi traki izbraucieni, piemēram, Madagaskarā ir realizēti projekti Ķīnā, Amerikā, Rumānijā. Mēs esam superīga komanda, aptuveni 40 cilvēki jau, un vienmēr meklējam stipros, motivētos, kas varētu dot kādu pienesumu, kam ir līdzīgas vērtības un kas arī grib ritīgi iet darīt un realizēt vairāk šādu tipu projektus visā pasaulē. Skaidrs, ka jaunai kompānijai bez lielām lietām, ko ieķīlā, tāda līdzekļa nav, un šī tā vieta, kur nāk palīgā dažādi instrumenti, kā piemēram Altuma, kas spēj nogrētēt šīs lietas uz to projekta izbūves brīdi.